Labrīt. Nu, kā paši redzēt, šāds skats mums pavarās no rīta. Pie Raunas upes mēs atnācām. Vakar pat tums jau neredzējām. Arī kārtīgi, kur mēs esam atnākuši. Tad paši redzēt, kā izskatās tagad skaisti, vai ne? Gulējām tieši blakām Raunas upītei. Putnu čivināšana un upes šalkas mūs modinā no rīta. Nu ko, pa lielai mēs esam gatavi, brokas ir pēsts, ekipējums viss savākts. Jādodas ceļā, izlūkot atlikušais maršruts, kas notiks priekš Simtiņu. Simtiņā tāds ceļājs nebūtu. Pagulēt, pamodot. Nu, kādam jau būs. Šis piemineklis atrodas pie Raunas upītes ceļa, kur tilts ir. Tā ir mūžīgā piemiņas vieta kritušajiem 110 igauņu un 44 latviešu karavīriem. Karsta saule. Ja godīgi viegli nav, tomēr pie slodzes tu svīsti, plus vēl jāiet pa šādu svelmainu sauli. Saule diezgan šodien labi spīd. Nu tā, sviedrs labi dzen ārā. Tas dod slodzes reiz. Kāpēc mēs sev paši mokam? Vienkārši tāpatās nezinu atbildi šo jautājumu. Man tā liekas, mēs nekad neradīsim. Vienkārši tur jau tā fīģa ir tā gribēšana un ejam. Paskatieties, redziet, kāds bedrs ir. Tās ir iebrukušās saules. Šo vietu sauc par Sikspārņalām. Paskatieties, redziet. Vai, kur ir kaut kas. Redzēt, tādas vairākas aliņas. Maziņas. Kaut kas ir svaigi rakts tur. Labi vēs. Ko, mazliet ievilksim elpu šeit. Uzpildīsim ūdeni. Beidzies ūdens ir. Dosimies tālāk. Noiets ir aptuveni. Līdz apskatīšos, cik man izmantoju Endomondo. Apskatīsim arī, cik mums ir noiets. Nogājuši esam no mūsu vietas, kur mēs gulējām, 6,5 km. Nav daudz, bet noiets ir diezgan pa tādu grūtu posmu, vismaz šodien uz doto brīdi. Tāpēc, kad tikai gājām pa ceļu, praktiski maršruts ir pa ceļu. Maršruts sastāv ne tikai par takām, arī pa ceļu ir. Un visu laiku bija ļoti liela saule, spēcīgs svelma, tāda diezgan tā grūti. Bet, maucam tikai. Daudz neieredz baiga Coca-Colu, vai ne? Tagad ir tas brīdis. Būs pirmais veikals nopirkšu Coca-Colu. Kāpēc? Coca-Colas pārgājienos citreiz palīdz. Tur ir daudz cukura, un viņš ir garšīgs. Pārgājienos, kas ir vajadzīgs? Glukoze. Glukoze, kas ir sastāv no cukura pārsvarā. Cukurains dzēriens, saldumi, tas arī gribās, un to vajag. Tā kā pārgājienos citreiz Coca-Colu izdzert nav slikti, tas ir ļoti labi. Tu dabū cukuru līmeni, apakaļ kaut kādu, jā, un garšīgi padzēries.
Blogeris. Tā mēs ejam. Aiziesim pie dabas, tiksim vaļā no interneta. Viens dzīves. Ko lēnām dodamies apskatīt vēl šo vietu. Izējam ārā uz Kazagravu un prom uz Jāņmuižu un uz Cēs pustadevu. Redziet, blogers lejā blogo tagad. Arī izpeldējās asvaicināji. Tā, nu mēs turpinājām iet pa apakš, gar Kazu gravu, tik taisni. Kreisajā pusē mums atrodās puru ūdens, dīķis, purus kaut kāds uzpildums. Un gar viņas laiku jāiet uz priekšu līdz caurtekai, pārpār dzelzceļa sliedēm un tad uz Jāņmuižu. Es, protams, izvēlos to grūtāko. Ko, ejam tajā grūtajā kalniņā augšā. Jātiek mums pāri ir dzeļsam otrā pusē. Viegli nav, es teikšu. Lūk, tur Jāņmuižu tur purvam pāri. Mums jādodas uz turieni. Vēršuts, vai nu mēs ejam pa leju, vai var iet pa augšu. Ja ūdens līmenis ir mazs, protams, var iet pa apakšu. Lūk. Uz doto brīdi ūdens līmenis ir ļoti maziņš, gar malām var iet. Šeit arī mašīnas braukā, bet nu jau diez vai kāds braukā. Varbūt kāds offroadnieks te izdomā iebraukt. Ko, dodamies tālāk? Dodamies uz Jāņmuižu tagad. Rociņš saskrāpēts. Nē, es skatos. Abadziņš. Esam sasnieguši Jāņmuižu. Mēs stājamies ārā, mēs vairs nevaram. Mums ir grūti. Mīkstie. Esam Jāņmuižā, iegājuši iekšā. Ejam uz veikalu. Nopirkt cukuru. Coca-Cola nopirkt. 2 pudelītes nopirkt Coca-Cola. Iedzert enerģiju. Kas? Arī pirkt. Es sev nopirkšu 2. Priekš kādēļ sevi sevi vai priekš tevis ir tos liekos metrus tagad? Vat redzi, šitā ir tā čīkstēšana, kad nu grūti ir aiziet 300-400 metrus priekš dēļ drauga. Te jāaudzina raksturs, tā ir tā. Bieži jādara tas, ko tu negribi. Tā tu audzini savu raksturu. To viņš pats vakar teica, tie ir viņa vārdi. A tagad, ko saka, stājamies ārā, priekš kā man vajag. Labi, turpinam iet. Jā, viss jau. Valkam tīrās sausās drēbes un valkam mājās, tad nav ko vairs. Apstājušies pie Jāņmuižu mazā veikalī, Minitops. Ainas atpūtini. Tās ir obligāti jādara ik pa laikam. Blogers liek postus iekšā. Ceram, ka viņš tādās nepareizi nokodīs banānu. Es taču teicu, īsti veids no sāniem banānu košu. Redzētiem, veids šitā ēd no sāniem. Atceraties to, jā? Nu ko, vēl kāds 5 minūtes pasēdēsim, dosimies tālāk. Skatieties tālāk. Čau! Mēs tikko ar Rolu runājām par to, ka pie veikala tur sēdēt īstenībā bija foršāk nekā šeit. Iet tagad par to saules pielieto ielu. Lūk, saule. Jā. Skatoties. Bet nesen sanāca saskarties ar vienu gadījumu, kad es biju salījis normāli. Vajadzēja pasākumā taisīt
bērniem, tad jauniešiem improvizēt airsoft laukuma lietas visu laiku mežā. Es aizgāju pie čaļa, ko pazinu, sasveicinos, un viņš tur jumtiņš viņam ir. Un tur kas ko kā, čau pa čom tur, viņš saka, o, tu tāds salīs. Es saku, nu jā, nu, šī tāda situācija. Jā, bet tev jau vienalga, tu jau tā kā pieredzi jau pie tā visu, tu tur tais pārgājienās, un ko tur dari. Es tā te brīdī tā bišķi tā apstulbas tā, nu, padomāju, es saku, nu, jā, nu, pieredzi jau es esmu gan, bet tas jau nenozīmē, ka man tas reāli patīk, man jau tas slapjums ir vienādi slapji un vienādi besi ārā. Un kurš saka sunim ir sūdīgi dzīvot? Paskaties, saimnieks iemet akmeni ūdenī un pakaļ. Vismaz atdzesējās forši, ko mēs šitā pļaņškā nemaz līst negribas. Neskos to, cik mēs daudz esam iesvīduši jau. Ir bišķiņa. Nogurums redzams uz pieres vai nes sviedri. Tas ir mātiņa arī jau sarkans palicis jau. Jā, salāti. Jā, olas putās. Kā redzat, draugi, esam atnākuši līdz Ērgļu klintīm. Esam nogājuši 18,5 kilometrus. Nu, atlicis vēl kaut kāds nepilns desmitnieks. Plus mīnus uz cēsīm varētu tā būt arī. Nu, tu mēs varam aiziet uz turien, uzmest pauzi. Paši redzat, Ērgļu klints esam. Ērgļu klints atrodas šeit apakšā, piekājē. Lai aiziet viņas apskatīt, jāiet ir lejā. Bet to mēs šoreiz nedarīsim. Apgrozās cilvēki visu laiku šeit. Grūti publiskā vietā atpūsties, tad kaut kur tā izklāties. Mainām dislokācijas vietu, paiesim mazliet uz priekšu. Tie, kas nav bijuši, iesaka atbraukt uz šeit. Jā, šis ir viens tās no posēm, ko jau es pagājuši gadu jau video minēju. Te ir tāds laika augšā, lejā, augšā, lejā, augšā, lejā. Gribēju izstāties kamerā. Tas nozīmē, nesteidzamies. Ejam prātīgi, lai netraumēt sevi. Cik garš tā kā ppm? Nezinu, es zinu, ka daudz. Augšā, lejā, daudz. Ko esam atnākuši līdz atpūtas vietai. Netālu, skatoties uz apakaļ, var redzēt Ērgļu klintis. No, logi arī izpeldējās. Noteikti viņi labi jūtās. Te uztaisīsim nelielu pauzi. Paēdam, bišķi atpūtinām kājas. Kā jau minēju, tad pēdējais rāviens un esam galā. Šitais posms jau bija daudz labāk jau. Nebija tāds vairāk ceļš, kur saule būtu spēcīgāk. Varbūt tāpēc, kad pēcpusdien jau saule nav tik spēcīga vairāk. Tad arī vējiņš kaut kāds vietām parādījās un labi dzesēja. Forši tāds patīkam bija. Viņš jau filmē tikai tā, kad viņš ir liels vīrs, nevis kīks visu laiku. Dirš, to izgriezis. Bet tieši tu viņu varētu atstāt. Cukurs. Gatavs? Esam gatavi. Atpūtāmies. Uzņēmām enerģiju. Dodamies pēdējā rāvienā. Noies 23,5 km. Nav slikti. Atkal tāds bezvējš, saule. Atkal bišķiņ tāda grūtuma dzen iekšā. Svīšana tāda. Es kā ceļa malā pašā atseguma. Lietus laikā gan tai tā pašā bija. Višķi tais nāk lejā uz ceļa. Hei, ko jūs redzat? Kam mēs tuvojamies? Tieši tā, Gaujas tiltam
piecēsim. Tas nozīmē ko? Ka mēs esam atnākuši. Un ko tad nezvan, nesaka neko. Tas nozīmē, ka mēs esam atnākuši līdz mūsu maršruta gala punktam. 50 km no visu kopējā. Jā, šeit ir 50 km no visu kopējā plus mīnus. Opa. Esam galā. Kā paši redzat, oficiāli esam atnākuši līdz galam. Viens otru mēs varam apsveikt. Apsveic. Liels turējies. Noiets ir 28 km līdz šam brīdim, vai 27, 28. Šeit arī ir puse no simtiņu maršrutu. Simtiņu maršruts turpinās gar Gauju, gar šo malu, kreiso malu, uz priekšu. Tā kā dalībnieki dodās tālāk, mēs gan no jums atvadamies. Mūsu pārgājiens šodien ir beidzies. Mūs tagad gaida priekšā pēdējais noslēdzošais pārgājiens. Apmēram līdz centram bija 3 km. Tas ir vēl pie 27, 28. 3 km kopā būs 30 km šodien nostaigāt. Ļoti labi pavadīt pilnvērtīgu dienu. Paldies Mārtiņam arī. Labi, paldies jums, ka skatījāties. Spiediet, protams, laiku. Piedaloties kādās no pārgājieniem. Ko? Kam tev pārgājiens? Pasties, ka lejā jāpilsēt. Tas kā čilo, vai ne? Nu ko, tiekamies kādā no citiem pārgājiem. Čau!